Cik, kam un kurā vietā? Cirvis zāģis ratos, tam pats pa virsu kratos. Ovā. Iešu tos brīvdienas bišķi garāks pavilkt. To jūt. Aivars. Viņš man sāk sakal kaut ko betonēt. Jā, sveiks. Sumināts ziedži. Jā, ko, pļukā vēl? Nē, neko nesvin, es jau te pilnā darba dunāšu, tā malkām te noņēmies līks. Tas labi. Šito. Tu iesniedz tos papīrus, ko es tev teicu, mums tam Puzes mežam 20 gadu riņķi. Atceries, teicu, inventarizācija jātaisa. Jā, ne, viņi man atsūtīja par to inventarizāciju, tu zini, atteikums ir bērns, saprot? Kā atteikumu? Nu kā, tāpēc, kad esot daba atšķirās, tas robežu plāns atšķirās no tā, kas ir uz papīra, saprot? Slikti. Va tā, jā. Labi. Es sarunāšu, saprotu šito te, pateikšu, tur vajadzēs iedot. Es jau pateikšu pēc tam. Cik, kam un kurā vietā. Jā. Labi, var sakot, jā, gaidi man ziņu. Labi. Jau jāsna. Meža īpašnieki, neaizmirst, ka inventarizācija jātaisa reiz 20 gados.